Sveicināti un laipni aicināti pašu sacensību otrajā dienā. Pēc nakts, kad sāka jau rasties pirmie rezultāti, tablo tomēr uzrāda to, ka šī nakts nemaz nebija tik aktīva, cik to gaidīja sportisti. Savukārt dienai ejot uz priekšu, rezultāti sāka uzlaboties un jau daudzos sektoros, kur nebija noķerta zivs pa nakti, tika noķerta jau pa dienu. Just fish. Lots of fish. Don't mind if they're big or small, just lots of fish. Dienai turpinoties uz priekšu, varēja pamanīt to, kad ezers sāk lēnām atdzīvoties. Arī šodien no rīta kādai komandai bija tik tiešām iespaidīgi rezultāti, un tai starpā bija mūsu meitenes zonā C ar iespaidīgu 12,6 kg lielu zivi. Savukārt pretējā krastā, zonā A, Anglijas jaunieši noķēra 15 kg un 850 grami lielu karpu. Ir dažas komandas, kurām jau ir nepieciešams otrais protokols, jo visas ailes ir aizpildītas. Bet savukārt ir arī komandas, kam diemžēl līdz šim brīdim protokols ir palicis tukšs. Un šīs komandas noteikti cīnās visvairāk pašas ar sevi, meklējot šo zivtiņu. Oh yeah, the weather's definitely changed. Yesterday it was much sunnier and not much wind, but now the wind's changed direction and the fish have sort of come from A section down, hopefully. Come from A section down and we're catching them now. So yeah, the weather's definitely changed. Kad noslēgusies ir trešā svēršanās, tad līdz 8:00 ir atļauts joprojām vēl iebarot zivtiņai barību. Un arī šajā te laikā visiem komandu kapteiņiem ir jāpamet sektori un jāatgriežās savās bāzēs, viesnīcās, namiņos, un sportisti paliek tikai un vienīgi mūsu tiesnešu uzraudzībā. Kad aizies mūsu ezera vārds plašajā pasaulē vēl skaļāk, un ceru, ka viņiem patiks. Mūs arī brīnišķīgā laika apstākļi lutina šobrīd, un es domāju, ka visi būs laimīgi un būs labi. Organizējot šāda veida sacensības tepat pie mums Latvijā, mēs cenšamies arī popularizēt šo sporta veidu un parādīt to, kad arī mēs varam un mēs esam labi makšķernieki. Bet vēl jo vairāk mēs esam saudzīgi pret dabas resursu. Tomēr mēs noķerot šo zivi, mēs viņu palaižam atpakaļ ezerā. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka jūs sekojat mums līdz un arī atbalstat mūs šajā visā, ko mēs cenšamies šeit darīt un daram. Tuvojoties vakaram, visas komandas cītīgi gatavojas tieši makšķerēšanai naktī, jo visi uzskata, ka tieši nakts atnesīs šos te darba augļus. Bet to jau mēs redzēsim trešajā sacensību dienā no rīta, kad notiks pirmā svēršanās.